esam skaistā placī, scauto.lv un paskatīsimies, ko mēs varam šeit labi atrast. Nu ko, apskatīsim 316. Touringu, 2020. gada, 2-litrīgais dīzels, 90 kW, 122 zirgi. Cena 17,900. 17,900. Tas, kurš viņu pirmais iegādājās, tas bija skaistu karās izvēlēs. Šis auto ir no Vācijas. Visas klīmas, ekstras, gājēja detektors, apdara, LED, servis vēsture. Tas lielais displejs tev priekšā, ka tev spidometra forši. Tev vēl tāds kaut kāds virsmas ekrāniņš kaut ko rāda vēl. Sensors droši vien skatās, vai tu nevar. Jā. Ir divdalīgais. Te vēl ir šūplādīta visādām lietām. Vēl slikti. Tas atvērums ir liels, kas patīk pensionāriem. Jā. Un tas, kad vienā līmenī nav jāliecās un lai muguru savilktu kaut ko ieliktu iekšā. Smuki ņem un ieslidina. Tas ir Touring priekšrocība vai pagarināto. Ļoti skaisti, man tā liekas, ir tā krāsa. Tourings vispār ir tā kā... Kāda jēga vispār no sedana, ja ir Tourings? Nu, ir daudz, kam tie sedani tieši patīk un Touring atkal nepatīk, bet no tāda praktiskuma man liekas, ka viņi pat labāk Touringā izskatās. Nu, daudz droši vien nepiekritīs, bet... Es tev piekrītu. Man labāk patīk Touringā, kā tās mašīnas izskatās visus. Nosaukums arī BMW, zin kā Audi sauc tos vagonus par Avantu. Tas tāds, bet Tourings izklausās afigena. Opelim vai nebija sportvagoni? Sportvagons un Tourings izklausās labāk par sedanu.